Vai esi gatavs izpētīt, kā klimata pārmaiņas pārveido mūsu pasauli un apdraud pašus mūsu kultūras mantojuma pamatus? Iedziļināsimies šajos izaicinājumos un atklāsim, kā inovatīvi rīki, piemēram, ģis, var palīdzēt mums aizsargāt pagātni. Klimata pārmaiņas izraisa biežākus un intensīvākus ekstrēmus laikapstākļus. Jūras līmeņa celšanās, palielināti plūdi un spēcīgākas vētras tieši apdraud piekrastes arheoloģiskos objektus, vēsturiskas ēkas un kultūras ainavas. Šie draudi nav saistīti tikai ar fiziskiem bojājumiem. Tie ietekmē arī stāstus un tradīcijas, kas saistītas ar šīm vietām, potenciāli izdzēšot nenovērtējamas cilvēces vēstures daļas. Mums ir jārīkojas, lai saglabātu šos neatkārtojamos dārgumus. Kultūras mantojuma vietas, sākot no senām tempļiem un pilīm līdz tradicionāliem ciematiem un vēsturiskām ainavām, kalpo kā spēcīgi magnēti, kas katru gadu piesaista miljoniem turistu. Šīs vietas nav tikai cilvēces radošuma un vēstures simboli, bet arī būtiski ekonomiski resursi, īpaši reģionos, kur turisms ir galvenais ienākumu avots. Vietējās kopienas bieži paļaujas uz pastāvīgu apmeklētāju plūsmu, lai nodrošinātu darba vietas viesmīlības nozarē, gidu pakalpojumos, transportā, amatniecībā un mazajos uzņēmumos. Tomēr klimata pārmaiņas rada arvien lielākus draudus šiem neatkārtojamajiem pieminekļiem. Jūras līmeņa celšanās, spēcīgākas vētras, meža ugunsgrēki, paaugstināts mitrums un temperatūras galējības var izraisīt struktūru bojājumus, eroziju un pat pilnīgu kultūras mantojuma vērtību zudumu. Piemēram, Venecija saskaras ar hroniskiem plūdiem, ko pastiprina jūras līmeņa celšanās, savukārt vidusjūras arheoloģiskās vietas kļūst arvien neaizsargātākas pret meža ugunsgrēkiem un tuksnešošanos. Šo vietu fiziskajam stāvoklim pasliktinoties, var nākties ierobežot apmeklētāju piekļuvi vai pat pilnībā slēgt tās restaurācijas un drošības nolūkos. Tūristu skaita samazināšanās rada ķēdes reakciju visā vietējā ekonomikā. Ieņēmumu kritums no ieejas biļetēm, naktsmītnēm, ēdināšanas pakalpojumiem un kultūras pasākumiem var novest pie darba vietu zaudēšanas un samazinātām investīcijām vietas saglabāšanā. Reģionos, kas ir īpaši atkarīgi no kultūras mantojuma turismā, šī ekonomiskā lejupslīde var veicināt kopienas panīkumu, iedzīvotāju aizbraukšanu un kultūras identitātes mazināšanos. Turklāt kultūras pieminekļu zaudēšana ietekmē ne tikai konkrēto vietu, bet arī pasaules mantojumu, samazinot iespējas starp kultūru sapratnei un izglītībai. Tāpēc klimata pārmaiņām noturīgas pārvaldības un saglabāšanas stratēģijas, piemēram, pielāgot atkārtot izmantošana, konstrukciju stiprināšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas un kopienas iesaisti pārvaldībā ir būtiskas, lai aizsargātu gan kultūras vērtības, gan ar tām saistītos iztikas avotus. Geogrāfiskās informācijas sistēmas ģis piedāvā spēcīgus rīkus, lai novērtētu un mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi uz kultūras mantojumu. ģis var kartēt apdraudētās vietas, modelēt iespējamos riskus un analizēt vides datus, lai izstrādātu saglabāšanas stratēģijas. Integrējot datus par klimata prognozēm, vietu atrašanās vietām un vides faktoriem, ģis palīdz izprast sarežģīto miedarbību, kas notiek šajā procesā. Tas ļauj veikt mērķtiecīgas iejaukšanās un efektīvi sadalīt resursus. ģis var izmantot arī, lai uzraudzītu izmaiņas laika gaitā, sekot saglabāšanas pasākumu efektivitātei un informētu ieinteresētās puses par riskiem. Tas ir būtisks rīks proaktīvai un pamatotai lēmumu pieņemšanai. Klimata pārmaiņas rada būtiskus draudus mūsu kultūras mantojumam, taču mēs neesam bezspēcīgi. Izprotot riskus un izmantojot tādus rīkus kā ģis, mēs varam veikt nozīmīgus soļus, lai aizsargātu šos nenovērtējamos resursus nākamajām paaudzēm. Izpētiet ģistē mācību plānus, iekļaujiet klimata pārmaiņu diskusijas savā mācību programmā un aizstāviet politiku, kas atbalsta kultūras mantojuma saglabāšanu. Strādāsim kopā, lai sargātu mūsu kopīgo pagātni.